Savā kvalifikācijas braucienā Rainers piedzīvoja diezgan iespaidīgu kritienu, pēc kura visa publika piecēlās kājās. Pastāst, kā tu jūties tagad pēc tik iespaidīga kritiena? Nu, es jūtos labi, it kā nekādas traumas nav, cīnījies līdz galam un kvalificējies. Šodien Cingolī trasē esam aizvadījuši kvalifikācijas braucienus un salīdzinoši veiksmīgi priekš Latvijas izlases, jo no 7 pilotiem 6 ir kvalificējušies. Diemžēl nepaveicās Mārcim Freimanim, bet par cik šis bija viņa pirmais internacionālais izbrauciens, tad nostartēja viņš godam. Pauls Jonas 85 klasē uzrādīja 2. apļu laiku, Tomas Šilēks savā grupā uzrādīja 9. apļu laiku, Kristers Drevinskis tajā pašā grupā, kur Tomas uzrādīja 18. apļu laiku. 65 klases braucēji Kārlim Kalējam 10. apļu laiks, Raineram Žukam B grupā 16. apļu laiks. Un vislielākajā 125 klasē Kārlim Sabulim 8. apļu laiks. Kārli, pastāst, kā tev gāja? Gāja labi. Kvalifikācijā nokrit vienreiz, jo bija ļoti liela dubļi. Viss. Šodien kvalifikācijā uzrādīja 2. apļu laiku. Vai esi apmierināts? Jā, es esmu apmierināts. Trasa bija diezgan izbraukt jau uz kvalifikāciju. Bija asas bedres. Bet sanāca labi uzraut apļu laiku, īpaši neviens netraucēja. Bet kopumā es apmierināts. Dienas beigās pēc kvalifikācijas visiem sportistiem, kas brauc ar Latvijas izlases skrekliem, tika uztaisīta fotosesija, kā arī pēc tās bija mazs konkursiņš stabilitātes un veiklības braucienā pa kalnu uz leju. Kur bija tā noslēpuma atslēga, ka tu vinēji to stabilitātes konkursu? Nu, es vienkārši esmu lēnākais no viņiem. Tagad daži jautājumi Kārlim Sabulim. Pastāst, kā tev gāja kvalifikācijā? Man gāja diezgan labi. Es sākumā uzrādīju 3. laiku, līdz pusē bija 3. un tad nokritās uz 8. vietu un tā arī beidz. Diezgan apmierināts esmu savu rezultātu. Un kā tev garšoja Gits Kalējas veidotās pankūkas? Ļoti garšīgas, bija siltas.